Čau visiem! Klāt pavasaris, tagad diena, un šodien tad parunāsim par SPF un to, kas pieejams drogās. Nezinu kā jums, bet mans Roman Empire ir šī bilde, kur sieviete uzklāja SPF uz sejas 40 gadu garumā, bet ne uz kakla. Ātri atkārtosim, kāpēc tad jālieto SPF. Pirmkārt, lai izvairītos no ādas apdeguma. Otrakārt un galvenokārt veselībai, jo lietojot SPF, mēs samazinām risku saslimt ar ādas vēzi. Treškārt, lai izvairītos no priekšlaicīgas ādas novecošanās. SPF ir svarīgākais solis sejas ādas kopšanā. Ko palīdzēšu tev atrast tavu īsto saules aizsargu krēmu no drogām. Ja meklē ikdienas mitrinošu losjonu, kuram klāt būtu pievienots SPF, C vitamīns, hialuronskābe, tad tev būs piemērots jaunais neutrogēna Hydra Boost mitrināšanas losjons. Nav taukains, ātri iesūcas, intensīvi mitrina ādu un aizsargā. Vairāk piemērots tādam normālam ādas tipam, kuram patīk hialuronskābe, C vitamīns un patīk, ka viss ir apvienots vienā. Ja meklē ikdienas pretgrumbu krēmu, kuram klāt būtu pievienots SPF, un meklē krēmu ar biezāku konsistenci, jo iespējams tava āda ir sausa, tad tev piemērots būs šis Nivea pretgrumbu dienas krēms ar SPF 30. Ja tu ikdienā lieto kosmētiku, bet esi pamanījusi, ka SPF zem kosmētikas veļas, tad šis SPF būs tev super piemērots. Tas ir mans personīgais favorīts jau 2 gadus. Garnier Invisible Serum ar SPF 50. Man kā kombinētai taukainai un problemātiskas ādas īpašniecei un jutīgas ādas īpašniecei šis atbilst visiem kritērijiem. Mīlu šo. Ja tavs ādas tips ir taukains, tu meklē matētu finišu. Tev patīk Korejas inovatīvā kosmētika, iespējams zīmols Holika. Ja tev vajadzīgs, lai tavs SPF sastrādājas ar citiem sejas kopšanas līdzekļiem un arī lieliski sēž zem kosmētikas, tad noteikti tev būs piemērots Make-up Sun ar SPF 50. No šī paša zīmola drogās pieejami populārie bebe krēmi ar SPF. Šis konkrēti ir domāts problemātiskai, taukainai un kombinētai ādai. Ir vairāk tāds gaišs, kā var redzēt man šeit uz rokas. Diezgan biezs, neaizsprosto poras un ļoti labi sadarbojas ar pūderi. Pat tad, kad esmu iesauļojusies, šo es pamanos izlietot, jo izmantoju viņu kā konsīleri vietās, kur vēlos pagaišināt, izgaismot. Un, manuprāt, ļoti forši, jo ir kaut kāda papildus aizsardzība vietās, kur āda ir plānāka. Ja tev ir paveicies un tavs ādas tips ir normāls, tev vienkārši vajadzīgs ikdienas sejas krēms, kuram klāt būtu SPF 50, tad tev iespējams būs piemērots šis Evelina mitrinošais sejas krēms ar SPF 50, sastāvā ar hialuronskābe un alveju. Un visbeidzot, ja vēlies iesaistīt SPF savā dekoratīvajā kosmētikā, tad šie ir 3 produkti, kurus es absolūti rekomendēju, jo pati lietoju ikdienā. Pirmais ir Catrice bāze, Tensional, kas izlīdzinās ādas reliefu, toni un iepildīsies poriņās. Ļoti arī palīdz ar tonālā krēma vai bebe krēma ilgnoturību. Bez šīs bāzes nevar iztēloties tādu lielisku, labu grimu. Kādu laiku biju paņēmusi pauzīti no šī, bet atkal atgriežos, nav nekā labāka par šo. Otrais iespējams jau ir tavs favorīts L'Oreal Infallible tonālais krēms ar SPF 25 un C vitamīnu. Šis būs lielisks kombinētai, taukainai un normālai ādai. Trešais produkts svārstās starp kopjošu un dekoratīvu kosmētiku, jo vizuāli izskatās kā dekoratīvā kosmētika, bet teorijā, praksē ir kopjošais sastāvs. Tas ir Gosh lūpu balzams ar toni. Šis man ir 3. iepakojums 1 gada laikā. Un, lai jūs zinātu, es neesmu lūpu spīdumu vai balzamu meitene. Līdz šim neesmu izlietojusi nevienu citu lūpu balzamu vai spīdumu, bet šis ar SPF 15 mainīja manas lūpas. Īpaši vasarā man uz lūpām bija pigmentācija. Tad, ja uzmetās šeit kaut kur krevelīte, tad pēc tam veidojās tāds tumšāks pleķīts šeit. Var sakot, visur, kur bija sauss, tur veidojās pigmentācija. Pilnvērtīga ādas kopšanas rutīna vienmēr sevi ietvers SPF. Ja tajā nav SPF, tad mēs pat nezinām, cik labi varētu izskatīties mūsu āda, ja mēs viņu aizsargātu no saules. Paldies, ka uzkavējies, ceru, ka noderēja. Sargāsim sevi un tad jau līdz citai reizei. Atā!